smadzenes jebkuram veselam individam, viņas nepārtraukti tiecās uz šādu stāvokli. Tas ir tas, ko es saku, tā kā zīle tiecās nepārtraukti izaugt par ozolu, lai vai kur viņi atrastos. Viņi meklē šīs iespējas. Tāpēc jebkuras cilvēks smadzenes tiecās uz šādu optimālu stāvokli. Un mūsu uzdevums ir pirmkārt palīdzēt sev, virzīties to procesu, un otrs mēs varam palīdzēt ar citiem virzīties turien. Kas ir tās lietas, piemēram, kad jūs ieminēja, kas ir tās pašregulācijas procesi un tās lietas, kas mums tā kā palīdz spoguļoties un saprast? Tad mūsu praksē, kas ir tas, mēs saucam tādu zelta sešanieks un smadziņu higiēna, tā saucās, tās lietas, ko katram no mums, ja mēs gribam šādu procesu, kas ir mums nepieciešams uz turien virzoties, un kas ir mums praktiski, tie ir mūsu instrumenti, kas ir mūsu rokās un kas mums ir jāizmanto. Un tas, man liekas, ir gan izvērt tādu ķeksīti jāatzīmē, jo katru sešnieku tiešām, ka mēs to izmantojam. Un tas ir elementāras lietas, un viņas es tikai nosaukšu un īsti to, kā tas saistās smadzeņu darbību. Tad pirmais ir kvalitīvs miegs. Kāpēc? Tāpēc, kad miega laikā smadzenes dienas laikā uzkārto informāciju saglabā par skapīšiem vai noglabā ilgtermiņa atmiņā. Praktiski notiek jau šī kārtošanās. Otrs ir uzturs, tātad jābūt šeit bioķīmijai mūsos iekšā, lai viņi spētu vispār veidot šos te jaunos savienojumus un lai viņi spētu atjaunot šos procesus. Ja? Vai ir kaut kādi novērojumi, kad ir vislabāk, kad ir svarīgi? Jā, praktiski tas ir saistīts ar fizioloģiskiem procesiem, kas notiekās ķermenī cilvēkam, un kura laikā viņam praktiski atļauj ķīmiski praktiski tie procesi, kurām atjaunās vai hormonās darbības. Tad ideālais laiks ir 9 gulēt. Jo praktiski ir... Dažiem dzīvām praktiski, kāpēc par šo te laikiem runājot, ir tā, kad... Jo tas ir ļoti saistīts ar tādu mūsu iekšējo pulksteni, pēc kura viņš darbojas chronometrus, un pēc tā pulksteņa arī noteikti šie hormoni sāk izdalīties. Un ja mēs tajā laikā neguļam, tad viņi praktiski tiek izmantots kaut kur citur. Par radošām darbībām tādām lietām ir tā, ka, piemēram, ir radoši cilvēki, mēs zinām dažādi, saka, vislabākais laiks tur 1-2 naktī, tas ir kur. Un tas tiešām tā arī ir, un tas ir saistīts ar šo te smadzeņu darbību vai šo te miega ciklā, šo te hormonu izdalīšanos. Jo šajā te ciklā viss arī, ja jums, piemēram, ir vajadīs kaut kāds, es varu sev pateikt, man bija, piemēram, diezgan liels tāds projekts, kas bija jāpabeidz, un es tā kā mērķicīgi gāju par dienām strādāju, un līdzīgi, un viņš iet uz priekšu, bet viņš neiet tādā dinamikā, kādā es gribētu. Un tad, kad es viņu sāku, tā kā, domāju, ka es to miegu tā kā pievēršu acis uz viņu, un tad, kad es sāku tajās naktas laikā, tad sapratu, kāda dinamika tam laikam ir. Tāpēc, ka praktiski tu to dinamiku vai to enerģiju, tu praktiski neizmanto sevis uzturēšanā, bet viņu izmanto šim projektam, lai tu viņu bīdītu. Ja tu viņu ilgstoši šajā naktas laikā izmantos, praktiski tu apzod sevi, tu nedod savam organismam atjaunoties. Līdz to jautājums, kuram tu iedos? Tu vari kādu laiku posmu, bet ja tu būsi patstāvīgi, tas ir radošo cilvēku piecvēju, un pēc tam, ja tas ieradums, tad jau atkal grūtāk to visu mainīt. Un praktiski, jā, tāpēc, ka 9-10, praktiski līdz tas 1-2, tas ir visaktīvākais laiks, un pēc tam 3-4 un līdz 5. Jo ideāli, ja mēs varētu iet 9 gulēt un 4-5 celties, tas ir tāds labākais. Bet tā ir varbūt jā. Pēc ziemas vai pēc vasaras? Praktiski pēc abiem laikiem, es domāju, ka tā jāaptien tā. Nē, tas bioloģiski kaut kāds jāpēc. Bet tas ir, es domāju, tur ir arī individuāli pastīties, kā kuram ir. Jo tāpēc, kā ir ļoti grūti izmainīt šo te ieradumu, ja cilvēks ir ieradis iet gulēt pirms 1, viņam pateikt, nu te klausies, ej 9 gulēt. Būs milzīgs problēmas, viņš varbūt no tiem 9 līdz 1 viņš vienkārši būtu novājāties. Tas ir kā tā pieeja, kur var strādāt. Pabeigšu to sešnieku. Un tad pirmais bija miegs, otrais bija uzturs. Uzturā tie, kas lieto gaļu un zivju produktus, lai vismaz reizi nedēļā būtu zivju produktu vai zivs. Un praktiski ir jāpastās, lai vesels saras produktu, ko vismaz reizi nedēļā vajadzētu teikt, ja mēs gribam
pabarot šīs savas smadzenes. Ja mēs esam vegetārieši, tad atbilstoši vajag atrast līdzvērtīgus produktus. Trešā lieta mums ir fiziskās aktivitātes. Tas mums visiem dziedēt, blā, 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 jā, viss kāds. Bet tas, ko es no savas puses vienmēr piebilstu, fizisko aktivitāšu laikā, drīzāk muskuļu darba aktivitāšu laikā, mums varās atkal bioķīmiski viellieti hormoni, kas ir nepieciešams, lai veidotos jauni šie te savienojumi starp neironiem. Ja mēs ikdienā šobrīd arī mums ir fiziska aktivitāte, mums vienalga viņi veidojās, bet ja mēs gribam tā izmantot efektīvāk, mums ir jābūt 3 reizes nedēļā vismaz par pusstundai aerobais slodzei. 70-80 gadīgi cilvēku pētījums, 3 mēnešus pēc kārtas, 3 reizes nedēļā, vienkārši intensīvāk iet pastaigāties, kontrola grupa. 70-80 gadīgi. Viņu koncentrēšanās un atmiņas spējas uzlabojas par 20-30%. Tā kā, ja ir jauni cilvēki, ja jūs esat jaunie cilvēki, tad kāpēc viņi to neizmantot? Tas patiesībā, kas mūsos pastāv, ko mēs varam izmantot. Tā, tad tas bija cik 1, 2, 3, tad vēl 4. izzināšanas process. Nepārtraukt izzināt informāciju. Tas lietas, kas mums patīk. Ir tas flow, ja modelis, ka mums patīk plūst kaut kādās lietas, vai vismaz reiz nedēļā mums ir tāda lieta, kas mums tā patīk izzināšana tieši. Vai tas hobijs vai darbs, tas palīdz smadzenēm iedot tādu dinamiku viņās. Un tad nākamais ir 5. ir komunikācija ar sev, mīļiem, tuviem, foršiem cilvēkiem. Fiziska komunikācija. Vai drīzāk precīzāk būtu atrasties blakus tādiem cilvēkiem. Nav obligāti jārunājas man ar tevi vai ar kādu cilvēku, kas man ir, bet jābūt blakus. Kāpēc? Es to saucu par smadzeņu kalibrēšanos. Jo smadzenes savā starpā sazinās, un šo te neirālie savienojumi sniedz viņām šo te praktiski viņas pašas meklē elektromagnētisku aktivitāti, piemēram, ja cilvēks sēž krēslā, viņam pieliek šie sensoriņi un atnāk mums ģimeni, piemēram, un tad mēs redzam, kā konkrēti cilvēks ietekmējas no tā, kā sieva stāv blakus, kā ietekmējas, kad bērns stāv blakus, vai kā ietekmējas sieva ar bērnu stāv vīram vai mūžus. Ja? To labi var redzēt uz ekrānu. Un praktiski tā nekomunicējot, vienkārši esot blakus starp šādiem cilvēkiem, tāpēc ir, ko mēs sakām, skolotājiem vai cilvēks, kurš mēs cienam un respektējam, kuram vienkārši blakus atrodoties arī mūsu spējas var uzlaboties. Tādēļ, piemēram, ja pulcējās līdzīgi domājoši cilvēki kādā pasākumā, kā es saku, tad citreiz viņiem pat nevajag neko runāt. Process jau notiekās, jo viņi ir brīvprātīgi izvēlējušies un ieradušies. Kā es saku, aiziet uz kādu koncertu, pirms uzstājās vislabākā jūsu mīļākā grupa, bet jūs esat viens. Ir pilnīgi citas jūs tā atdēļ, ko jūs esat dabūjot no tā ārā. Tad tā komunikācija būt blakus starp šādiem cilvēkiem. Vismaz reiz nedēļā. Un pēdējā lieta, tas ir, viņam var dažādi saukt un ielikt, tas ir stresa menedžments, vai tas ir šeit un tagad princips, vai es viņu vēl saucu kā meditācija, vai drīzāk saprast sev. Priekš kam tas vajadzīgs? Tāpēc, ka, lai mēs saprastu šo te realitāti, kāda ir mūsu smadzeņu realitāte un kāda ir apkārtējā realitāte. Vienkārši biežāk uzdot vienu to jautājumu sev, kas šobrīd ar mani notiekās. Jo biežāk mēs apzināmies šo momentu šeit un tagad, jo biežāk smadzenes nočeko, kas ir apkārt, un jo viņas biežāk saprot, vai viņām ir kaut kāds šis, kāds minēt, piemēram, beigas, viņa kaut kāds tur āķīts, un viņi saprot, ka īstumā viņš šobrīd vairs nav nepieciešams, tad viņi var šo te atlaist vaļā, un tur viņi kā laid vaļā, un tas tā kā palīdz tam organizēt.